Nedaudz par jauniešu diskrimināciju vai nediskrimināciju. Es tikai gribētu ar vienu piemēru apliecināt to, ka manā skatījumā tā ir diskriminācija. Vienā no manām iepriekšējām darba vietām, ja kas attiecas par to aktivitāti, tad es pēc saviem 50 vai pie 60 gadiem joprojām esmu strādājusi visu laiku 2 darbos. Esmu paspējusi pa nakti līdz 1, 2, 3 rakstīt projektus, piedalīties projektos, jo tas jau viss notiek ārpus darba laika. Nu, kā saprotat, brīvprātīgie projekti nekādi neapmaksājas, nu tie ir par velti, bet arī šie projekti dod gandarījumu, bet par to iepriekšējo, par jauniešiem savā laikā es esmu praksē pieņēmusi ļoti daudz jauniešu, gan no universitātes, protams, sociālajā darbā, gan no attīstības ir bijuši. Un tātad, bet gribēju teikt to, ja jaunietis beidz 1. pakāpes augstskolu, un tātad tā bija valsts iestāde, un viņam ir 208 vai 17 Latvijas papīra, un ja viņš saņem 170 uz rokām ar 1. pakāpes augstāko izglītību kā sociālais rehabilitētājs, uzskatu es personīgi, ka tā ir diskriminācija. Nevajag domāt, ka aprūpes centrā ir tikai veci cilvēki, jo būt vai nebūt aprūpes centrā tātad nosaka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, un tur cilvēkus nosaka pēc tā, vai viņš var veikt sev pašaprūpi, vai viņš nevar veikt. Neskatoties uz gadiem, jo mums ir arī izbijušie vai bijušie narkomāni, kuri ir slimi tik, ka viņi vairs nespēja sevi aprūpēt. Tātad nav obligāti jābūt 70, 80 gadiem, tie var būt arī 30 gadi. Tātad, kā jūs teicāt, klienti ir ļoti dažādi. Un varbūt es gribu teikt paldies gan jaunatnē, gan Rīgas pašvaldības iestādē par to, ka mūsu klientiem ir iespēja 2 reizes gadā braukt ekskursijā. Ka man ir gadījies būt kopā ar tādiem cilvēkiem, kuri tos vecos cilvēkus pilnīgi iestumja autobusa, izstumja ārā, kaut gan tā nebūtu viņa darīšana absolūti nekāda, it kā darbinieku darīšana, bet viņš to dara labprāt. Jaunatne labprāt nāk ar dāvanām, jaunatne labprāt nāk ar koncertiem. Un es domāju, ka šī jau ir sadarbība, un tas nozīmē, ka galīgi tas vecums nav izstumts, un ka nākotnē, es domāju, ka varbūt mums nedaudz labāka, ja mainīsies mūsu ekonomiskā situācija. Tad noslēguma vārdus. Mēs te ļoti daudzām tēmām izgājām cauri, un varbūt arī jūs iedvesmosieties. Sāksim tagad no tā gala. Dari tā, kā tu gribi, lai tev dara. Es domāju, ka cilvēkam ir ar cilvēcisku attieksmi jābūt pret visiem vienādi. Gadās kādreiz dažādi raksturi, dažādas situācijas, bet tās mums ir jāpieņem tā, jo mēs apzināmies, ka mēs strādājam tieši tur, kur mēs esam. Es negribētu, lai mēs taizam ar domu, ka viss apstājas tikai tāpēc, vai nenotiek kaut kādu ekonomisku apsvērumu dēļ. Var ļoti daudz ko darīt, arī pie pašreizējiem ekonomiskiem apstākļiem. Tad, ja ir vēlme, iniciatīva un entuziasms. Katrs cilvēks ir individuāls, un katra cilvēka mūžs ir pilnīgi individuāls. Tā kā otrādā neviens mēs nevaram iekāpt. Ja var palīdzēt, jā, tad es labprāt to daru un domāju, ka katram būtu jādara, ja redz kaut kur ir cilvēks, kam ir jāpalīdz. Bet man ļoti žēl, kad cilvēki, kā es teicu, kāpēc viņš nevar būt jauns, labi, bet ja ir domās, ja dvēselē ir jauns, nav veco, tad viņš arī ir. Var jau ķermenis vārdi, jā, krunks ir viss, vēl vai kaut kā. Bet galvenais, lai dvēseli būtu jauna. Bet kāpēc ir tāda?
Nu, viņš iet un uzreiz, un viņš vecs. Es saku, viņš visu runā, piesauc to vecumu. Viņš arī paliek tāpēc vecs. Un ja viņš nepiesauks, tad nebūtu. Pilnīgi piekrīt, un arī tas nav atkarīgs no ekonomiskās situācijas. Jā, protams. Vēl kāds. Masāžas viss kā nav atkarīgs. Labāk varētu uzturēt sevi. Pašmasāža. Labi, es no savas puses varētu pieminēt vienu, arī, kas nav atkarīgs no ekonomiskās situācijas. Mēs jau sen zinām, ka, kad ir nepieklājīgi darba intervijās prasīt par ģimenes stāvokli un par dzimumu un par bērnu skaitu, nu tā kā mēģinot saprast, vai tu varēsi visu sevi ar dvēseli, ragiem un nagiem atdot darbam. Es piemēram, arī neredzu nekādu milzīgu vajadzību uzrakstīt vienmēr šo personas kodu, kas ietver dzimšanas gadu. Jo es esmu ārkārtīgi daudziem cilvēkiem, ar ko es esmu intervijās runājis, dzirdējis, ka viņi tiek atmesti šeit bīstamajā vecumā, lai kāds tas nebūtu 20 vai 200 gados. Nu, tāpēc, ka viņš ir pa vecu, pa jaunu, tur no padomju laikiem vai no ārzemēm. Es domāju, vienkārši vajadzētu atteikties no vajadzības pieminēt personas kodu, tad, kad cilvēks ir atzīts par derīgu visādos veidos, un viņu pieņem darbā, tad jā, juridisku apsvērumu dēļ, lai varētu darba samaksu noformēt, mēs varam minēt personas kodu, protams, slēpt viņu nevajag, tāpat kā es neslēpu savu bērnu skaitu, bet kāpēc man to teikt darbdevējiem? To vajadzētu darba likumdošanā ielikt, jo pēc vecuma jau vispār nedrīkst diskriminēt. Nedrīkst, bet intervijā nedrīkst prasīt, bet tikko tu parādi to kodu, tā te uz interviju pat neuzaicina, vai ne? Tad, ja mēs varēsim rakstīt savus personas kodu, Jo un CV jau arī vienam jāieraksta. par to nebūs Mēs nekāda varētu pirmo daļa. soli spērt. Nu jā, kaut kā tā. Kā tu biji? Kad mazam bērnam māca staigāt, tad, laikam, arī nebija pedagoģiski pareizi, bet nu, viņš drīkstēja pieturēties pie staigulīša, un tad, kad jau prāt staigāt, tad paņēma nos. Nu, tad mēs varētu tā sākumā neminēt to personas Jā, un kodu, un pēc kad jau tam jau iemācīsimies, rakstīt tad droši. nebūtu problēma, jā. Tas būtu tests. Nu, labi, cienījamie. Es varētu no savas puses teikt, ka turpinās diskusijas neformālā gaisotnē. Jā. Visi drīkst piecelties. Paldies. Paldies. Paldies.